Parādies tu saulīte trīsreiz ģēlē dieniņā. Parādies tu saulīte trīsreiz. Ar tautas dziesmām un čūpošanos, olu ripināšanu un arī dažām neierastām lieldienu tradīcijām aizvadītajā nedēļas nogalē Latviešu kultūras centrā Bērzaine šos svētkus nosvinēja vairāki desmiti, lielākoties Vācijā mītošo tautiešu. Daļa turp devusies no netālām vietām, citi mērojuši pat 100 kilometru, taču visus vienojusi vēlme šajā laikā kopt un neaizmirst latvisko. Šeit ir ļoti skaista atmosfēra, un es negaidīju tiešām, ka būs tik jauki. Tiešām tā kā mazā tādā Latvijā. Man ir ļoti svarīgi arī, ka bērni, kas nedzīvo varbūt Latvijā, kad viņi redz tās latviešu kultūras un latviešu tradīcijas. Tas siltums, kurš ir no tās vides, no vietas, no cilvēkiem, tā enerģija, ko mēs te sajūtam, ir godīgi teikšu, ļoti patīkami pārteikt. Kā jau vairākus gadus, kopīgā svinēšana tika atklāta ar svētbrīdi, kuru noturēja mācītais Rolands Eimanis. Kristīgā baznīca un folklora reizēm ir bijušas nedraudzīgas. Tad šeit ir tā iespēja atkal mums pamēģināt. Varbūt, ka tiem, kas mīl mūsu tautu, ir vairāk kopīga kā atšķirīga. Liels prieks būt kopā pāri visām domstarpībām, ka varam kopīgi lieldienas iedziedāt, ieskandināt un arī ar lūkšanu ievadīt. Un jau drīz pēc viņa uzrunas atskanēja arī pirmās tautas dziesmas. Tām sekoja rotaļas un latviešu folklorā ierakstītās lielās dienas paražas. Par tām šogad atbildēja folkloras kopa Mare, un tās vadītāja Sarmīta Sedliņa stāstīja, ka doma bija šo dienu Bērzainē pavadīt tieši tā, kā mūsu senči toreiz arī darījuši. Bija gan olu krāsošana ar sīpoliem un mellenēm un sarkano kāpostu un, protams, no rīta mutes mazgāšana avotā, dzērveņu ēšana, kaušanās ar olām, putnu dzīšana, šūpošanās, gājām rotaļās, dziedājām. Viss kā pienāks lielajā dienā. Piedalījušies visi sanākušie, kā lieli, tā arī mazi. Kopā ar latviešiem šos svētkus jau 2. gadu svinējuši arī ukraiņu bērni, kas bēgot no kara šausmām savā dzimtenē, šobrīd patvērušies Bērzainē. Par vienu no spilgtākajiem notikumiem šajā dienā kļuva kopīgā svētku šūpoļu pušķošana un arī kāda mazāk zināma tradīcija, jeb ziemas putnu padzīšana. Pārsvarā jau visi zina, ka jākaujās ar olām un jāšūpojās, ja? Bet par to putnu dzīšanu, es domāju, tas bija jauns, arī mutes mazgāšana un dzērveņu ēšana. No muti no rīta jāmazgā tekošā ūdenī un jāēd dzērvens, lai būtu skaisti sārti vaigi un veseli un vispār viss izdotos. Un putnu dzīšana sanāk dzina prom tos tā kā ziemas putnus, principā tā ir ziemas dzīšana prom un vasaras sagaidīšana, jo sanāk bija tā kā 2 gada laiki, ziema un vasara, tad aizdzen ziemu un sagaida vasaru. Ar dziesmu šautriņas raidīsim sīkos krūmos, lai izkustinātu dabu, lai putni paceļas gaisā. Un lai atnāk jaunie vasaras putni un lai vasarai vārti ir vaļā. Pirms 2 gadiem Bērzainē pievienojās Inese. Viņai tās tur šogad bija pirmās lieldienas, un lai arī lielu daļu dienas viņa pavadīja notiekošo filmējot, daļu rotaļu un arī spēļu izdevies izbaudīt. Tā putnu dzīšana, tā bija interesanta, tā tradīcija, es to nebiju iepriekš dzirdējusi. Katrs paņēma pa zariņām, viņš bija ar diedziņu vilnas, kurš viņu norotāja, kurš pušķīti, kurš tur apsēja vairākas reizes. Jā, tas, laikam, katra savā bārziņā bija, kā tā rotāšana notika, un tad visi kopā ar dziesmu mēs gājām augšā uz Jāņu kalnu, un tad vienkārši visi meta tās savus šautriņus, kā saka, krūmos, un biedē tos putnus, lai nāk jau tā vasariņa jau laikam, jā. Kad dziesmas izdziedātas un ziema aizdzīta, bērni un pieaugušie kārtīgi izšūpojās un sacentās gan olu kaujās, gan arī ripināšanā. Turklāt, neskatoties uz to, ka pupolu svētdieni jau sen bija garām, visi arī vēlreiz kārtīgi nopārti. Šeit arī bija tas lielās dienas pēriens, kur visus arī izgāja vēlreiz cauri slotiņām un nopēra. Tas arī bija ļoti tā sirsnīgi forši.
Slimība ārā, veselība iekšā, apaļ kā pūpos. Slimība ārā, veselība iekšā, apaļ kā pūpos.